Halleluja, mēs slavējam Tev un augstu ceļam, Tavu svēto vārdu, halleluja. Mēs zinām. Katru mūsu tikšanās tie ir svētki. Kā Zīgs saka, šodien tikai pirmā diena. Debesīs, un tad būs pilna programma. Te ir tādā bišķi ierobežotā versijā. Bet no vienalga, tā ir priecīga diena katru reizi, kad mēs satiekamies. Un ka mūsos ir šī vēlme, ka mēs gribam. Amen? Amen. Halleluja. Halleluja, dargais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīnišķīgo iespēju, ka mēs varam sanākt kopā, kungs, Tavā vārdā, kungs, halleluja. Un, dargais svētais gars, mēs aicinām Tev, kungs, es šeit ar savu klātbūtu, tāpēc, ka mēs gribam arī piedzīvot Tavu klātbūtu, kungs, mēs gribam sajust šo Tavu mīlestību, kungs, ko Tu esi dāvājis katram no mums, mēs gribam to piedzīvot vairāk un vairāk. Un mēs lūdzam Tev, dargais svētais gars, atklāj mums savu vārdu, atklāj mums savu gribu, atklāj Tavu gribu vairāk un vairāk Tēvs. Halleluja, savu gribu Tēvs atklāj. Lai mēs vairāk un vairāk varam nolikt malā savu gribu un vairāk pieņemt Tavu gribu Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Tāpēc, ka Tu esi mīlestība, patiesībā to ir vienkārši izdarīt, vienkārši radot savus dzīves mīlestībai. Tāpēc, ka Tev vislabākais ir priekš mums. Mēs nekad saviem spēkiem nevaram saņemt kaut kādas tās lietas, kas nāk no Tevis. Tāpēc, ka Tu esi mīlestība. Tu esi mīlestība, mēs Tev pateicamies Tēvs. Ka Tev ir brīnišķīgs plāns katram no mums. Un es lūdzu svētīt, kungs, šo vārdu, kungs, svētī mūsu šo sadraudzību, šo kopā būšanu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un šodien mums būs tāda tēma, es stiprs un drošsirdīgs. Jozua 1.9, un šeit Dievs runā uz Jozua, viņš saka, vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošsirdīgs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs, tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu esi, kur vien tu iesi. Amen? Amen. Mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzīgi viņam. 1. Mūzes 1, 26, 27, un šeit rakstīts ir, Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un par lopiem, pār putniem apakš debesis, pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības, pēc sava tēla. Viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. Amen? Amen. Mēs esam radīti pēc viņa tēla un pēc viņa līdzības. Citiem vārdiem sakot, viņš ir pēc sava parauga radījis mūs kā savus bērnus. Amen? Un tas ir tik svarīgi, lai Dievs iedod mums šo atklāsmi par to, ka mēs neesam kaut kādas nejaušības, ja? Mēs neesam kaut kāda negadījuma rezultāti, bet ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un pēc viņa līdzības. Amen? Un nākamā rakstvieta ir no psalma, 8. psalms, 2.7. Un šeit ir rakstīts, kungs mūsu valdnieki, cik augsti godājams tavs vārds visās zemēs. Tava varenība sniedz debes augstumos. No bērna un zīdaiņa mutes tu sev esi izveidojis pretspēku saviem pretiniekiem, lai liktu aplust saviem naidniekiem un sancēršiem. Kad es redzu tavas debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, kad tu viņu piemini, un cilvēku bērns, kad tu viņu uzlūko. Tikai mazliet tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību tu viņu esi vainagojis. Es to darīju par valdnieku, par saviem radījumiem, visu tu esi nolicis pie viņa kājām. Un mēs šeit psalmā redzam to, ka tikai mazliet, ja? Tikai mazliet mēs esam šķirti no Dieva. Ja? Ka viņš mūs ir vainagojis ar savu godību, ar savu varenību. Amen. Un tas ir tāds, citās reliģijās ir tas, kad, pieņemsim, hinduismā, ka tu tur vari pārdzimt sliekā un skudriņā un tam līdzīgi. Ja? Jā, reāli. Un cilvēki tic tam, ja? Ka tāpat laikā, kad Dievs pēc savu tēlu, pēc savas līdzības ir radījis cilvēku,
savas mīlestības. Mīlestība ir bijis motīvs, viņš ir realizējis šo mīlestību, radot sev bērnus, ja? Ko mīlēt. Tāpēc, ka mīlestībā vajag kādu, ko mīlēt, kad viņam jau tāpat bija viss ok, kas viņam debesīs. Viņš šo cilvēku radīja, lai viņam būtu ko mīlēt. Tāpēc, ka mīlestībai vajag kādu, ko mīlēt. Amen? Tieši tāpēc arī ģimenes, kāpēc bērns vispār vecāki, ja? Nu, ir jau tagad modernie, kas sunīšas jau un tam līdzīgi. Bet tā būtība, dievišķā būtība, kāpēc ģimenēs dzimis bērni ir mīlestība, tāpēc, kad vecāki grib mīlēt bērnus. Amen? Halleluja! Un Dieva vārds saka, ka tikai mazliet viņš ir šķīris, ja, cilvēku no Dieva un vainagojas viņu ar godību un varenību. Ja. Dievs mūsos ir ielicis sevi, ja. Bet vai mēs tā kā līdz galam to varam pieņemt un saprast un aptvert? Vai mēs to savās dzīvēs pielietojam to? Jo ir daudz visādi faktori, kas tā kā cilvēkam traucē. Pirmkārt jau tas ir vēlns, kas mēģina ar meliem, ar kaut kādu, teiksim, ar sliktām. Tas ir lielā mērā no audzināšanas, kā ir audzināts, ja? Kultūras, ja? Piesim, citās kultūrās ir tā, ka meiteni jau no bērnības audzina, ka viņi ir tā kā mazāk vērtīgi un tam līdzīgi. Bet tas nav dievišķs skats, ja? Tas nav dievišķs skats. Dievs katrā ir ielicis sevi, ja? Sievietē un vīrietī, ja? Kā mēs lasījām. Ko viņš radīja sievieti un vīrieti. Gan sievietē viņš ir ielicis sevi, gan vīrietī sevi. Tāpēc arī Dievu priekšā mēs nesam tā kā viens par otru pārāk, ja? Ir dažādas lomas, bet tas potenciāls, tā dievišķā, tā dievišķā dzirks, tas dievišķais radīšanas potenciāls, tā līdzība, ja, kas ir, ja, es kādreiz arī tā domāju par to, kad citreiz cilvēki, piemēram, padomju laikā, ja, kad visi dzīvo, bet pat tāda dziesma, kad visi dzīvo pelēkos namos, staigā pelēkās drēbēs, un visiem jābūt vienādiem, ja. Nu, padomju laikā, visiem formas, neviens nedrīkst tā atšķirt, tikko kā tu bišķi atšķīries, to jau tā kā, bet Dieva tas radošums, viņš jau vienalga ir cilvēkā, vienalga tas lauzās ārā caur kaut kādām, es atceros, vai tur matus nokrāso vai kaut kur, pēc tam, protams, nepatikšanas tev tur sauc, bet vienalga tas kaut kur laužās ārā, kad tas Dieva radošums, ja? Amen? Amen. Mēs tādā ziņā, ka mēs neesam vienkārši kaut kādas tārpiņi vai kaut kādas pelēkas būtnes, bet mēs esam radīti pēc viņa tēla un pēc viņa līdzības. Amen? Un Jēzus, viņš pie krusta mūs atbrīvoja no grēka važām un ēles, no slimībām, no nabadzības, kā mēs lasām, ka viņš ir šalom, ja? Tad cik daudz vairāk, ja jau mēs lasām, kad sākotnēji jau šajā oriģinālā versijā Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, un grēka dēļ šī slava un šī teiksim, godība tika noņemta cilvēkam, bet Jēzus to visu atjaunoja. Jēzus to atjaunoja, to sākotnējo būtību, kā Dievs bija sākumā ieplānojis, ja? Ka tas nav kaut kur pazudis, ja? Ka caur Jēzus Kristus tas ir atjaunots. Ka mūsos atkal ir šī radošā dzirks, šis radošais potenciāls tāds, kāds viņš bija Ēdenes dārzā. Amen? Amen. Pateicoties svētajam garam. Pateicoties svētajam garam. Jāņa evaņģēlis 15:5. Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Amen? Amen. Viņš saka, ka viņš ir vīna koks, un mēs zari. Un ka tā būtība, kad mēs nesam augus, tad, kad paliekam viņā. Jāņa evaņģēlis 14:13 saka, un visu, ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Un šīs rakstvietas viņi saka par to, ka mūsu dzīves kļūst auglīgas tad, kad mēs paliekam viņā.
Nevis laiku pa laikam pieslēdzamies, ja, kā citi domā 2 reizes gadā uz baznīcu aiziet Ziemassvētkos un Lieldienas. Bet šeit ir rakstīts, kad mēs paliekam viņā. Amen? Amen. Tad jautājums, kā mēs varam palikt viņā? Un Smits Viglsvorts teica, ka viņš nekad nelūdz garas lūkšanas, bet starplaiks starp lūkšanām nav garāks kā 30 minūtes. Viņš pastāvīgi bija Dieva klātbūtnē. Pastāvīgi. Un Smits caur savu dzīvi demonstrēja Dieva spēku. Cilvēki glābās, saņēma dziedināšanu, dēmoni tika izdzīti. Cilvēki tika atbrīvot no atkarībām, mirušie celās augšā. Pēc tā laika liecinieku datiem no 14 līdz 17 cilvēks viņš piecēla no mirušiem. Viņš bija, pēc apustuļiem, viņš bija, pēc visu šī perioda, viņš bija tas cilvēks, kurš spēja demonstrēt Dievu ar savu dzīvi, reāli. Un Dieva vārds saka, ka viņš neuzlūko cilvēku vajag. Dievs neuzlūko cilvēku vajag. Un ja Smits to spēja, tad tas ir pieejams arī citiem. Amen? Amen. Un kā mēs varam palikt viņā? Tad pirmais būt viņā. Tas ir piedzimt no augšienes. Ja? Un Bībele saka, ka tad, kad mēs pieņemam Jēzus Kristu kā savu glābēju, mēs piedzimstam no augšienes. Un viss vecais, kas ir bijis, viss vecais ir pagājis. Un viss ir tapis jauns. Jauns radības. Tas nav kaut kāds atjaunots, tur Windows versija kaut kāda jaunāka vai iOS un, teiksim, Apple telefoniem, bet tas ir kaut kas jauns. Tas ir jauns cilvēks, ja? Kas ir radīts pēc Dieva tēva un pēc līdzības. Tā kā Edens dārzā. Amen? Amen. Viss vecais ir pagājis. Nevis kaut kāda daļiņa no vecā, bet viss vecais, ja? Halleluja. Tas ir būt viņa miesā, ja? Ko nozīmē būt viņā? Tas nozīmē būt viņa miesā, amen? Amen. Kas ir viņa miesa? Viņa miesa ir draudze, ja? Mēs nevaram būt viņā, ja mēs neesam draudzē. Tāpēc ir svarīgi būt draudzē. Tāpēc, ka asinis, kur plūst? Asinis plūst ķermenī, ja? Halleluja. Asinis plūst ķermenī. Ja pirksts vai roka vai kāja ir kaut kur atsevišķi mežā, asinis tur neplūst, ja? Kaut kādu brīdi jau ir vēl tā dzīvība, bet tas izkalst, ja? Mums ir jābūt savienotiem vienam ar otru. Tad tas ir būt viņā. Mēs nevaram pastāvēt kaut ko, katrs pats par sevi. Tik garīgi, tik īpaši, ja? Ka tu vari dzīvot bez draudzes, bez saviem brāļiem un māsām. Ja? Tas tā nenotiek. Tur nav spēka. Otrais, tātad būt viņa klātbūtnē. Tas ir turēt tīru sirdi, dzīvot svētu dzīvi. Ja? Bībele saka, bez svētas dzīves mēs neredzēsim to kungu. Ja? Tāpēc ir vajadzīgs svētums. Ja? Būt svētā gar klātbūtnē, vārdā, lūkšanas valodās, sarunas ar viņu. Ja? Nevis vienkārši, kad mēs tā kā mehāniski lūdzam, bet kad mēs veltam laiku, lai ar viņu aprunātos. Ja? Viņš jau meklē attiecības, kā mēs iepriekš runājam, ka Dievs ir mīlestība, viņš cilvēku radīja, tāpēc, ka viņš grib kādu, ko mīlēt. Un viņš no mums gaida šo atgrieznisko saiti, kad mēs nākam pie viņa un meklējam laiku vienkārši, kad mēs gribam pavadīt laiku ar viņu. Tas nav tikai, ka pienākumu dēļ, man tur stunda jānolūdz vai tur stunda Bībeli jālas, bet kad es gribu būt kopā ar viņu un veltīt laiku, ja? Ir kaut kādas sāpes, ir kaut kādas situācijas. Tu vienkārši nāc pie viņu un izstāst viņam to. Ja? Tev nav, kā ja es teicu, met visu savus nastas uz mani. Ja? Nu kā tad mēs viņus metam caur sārunu? Ja? Amen? Amen. Ka mēs veltam laiku, ka mēs sarunājamies ar viņu. Un ka mēs piepildamies ar viņu garu. Amen? Amen. Viņa mīlestību. Un lai mēs varam dalīties ar viņu mīlestību ar citiem cilvēkiem. Ja? Sludināšanas un ticības mērķis ir mīlestība. Kā ja es teicu, mīlēt savus brāļus un māsas, ja? Kad augstākais balvas pavēl, ja? Nevis aprunāt, kritizēt vai nosodīt. Ja?
Un tas garīgais princips, ka mēs jau saņemam Dieva mīlestību, un mēs nākam kopā, mēs dalāmies ar Dieva mīlestību. Ja? Citreiz ir tā, ka cilvēks saka, es nejūtu mīlestību. Bet tev jau viņi ir jāsaņem nevis no cilvēkiem, bet no Dieva. Ja? Kurš tad ir mīlestības avots? Ja? Vai tavs brālis vai māsa? Jēzus ir tavs avots. Ja? Tā aka, no kuras mēs dzeram. Kurš pats ir mīlestība? Mēs saņemam no viņa un dodam tālāk cilvēkiem. Amen? Amen. Halleluja! Un kā Bībele saka, kad svētīgāk ir dot nekā ņemt, ja? Arī mīlestība svētīgāk ir dot nekā ņemt. Ja? Protams, mēs viņu saņemam no sadraudzības un tam līdzīgi, bet tas avots, pirmkārt tas avots, uz ko mēs liekam savas cerības, ir Dievs. Halleluja! Un tad, kad mēs sanākam kopā, mēs satiekamies, tad mēs iedrošinām viens otru, mēs dalāmies ar šo Kristus mīlestību. Ja? Jo mēs gribam stiprināt, mēs gribam iepriecināt, mēs gribam pacelt. Ja? Un ja es sacīju, es pirmais jūs mīlēju, mums arī jābūt tādiem, ka mēs pirmie mīlam, cits nevis gaidām, lai citi mūs mīlēt. Ja? Jo, ja mēs nākam uz draudzi un ar šo domu, ka mēs gribam, lai mūs mīlētu, tas ir egoisms. Amen. Ja mēs nākam uz draudzi, mēs jau esam saņēmuši Dieva mīlestību, mēs nākam uz draudzi dalīties, Bībele saka, svētīgāk ir dot nekā ņemt. Jo tad mīlestība vairojas mūsu vidū, ka mēs nākam, tas ir tā kā summējas, ja, kā matemātikā, ja, kad katrs sanāk un tad viss summējas. Ja. Halleluja! Tas ir būt viņa klātbūtnē, būt viņā, ja. Un tad trešais ir, kā mēs varam palikt viņā. Tas ir dzīve ticībā. Amen? Amen. Un kas ir ticība? Ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Ja? Tas nozīmē, ka mēs ticam pirms mēs redzam. Ja? Pāvela vēstule Romiešiem 4:17 par Abrahamu rakstīts, tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Tāpēc ir rakstīts, daudzām tautām es tev esmu cēlis par tēvi. Sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Un tas jau ir tas, ka pasauli, teiksim, paskatās, viņi saka, ko jūs tur darat vispār? Ja? Kas ir? Ja? Tā kā, Pāvils arī runā par to, kad priekš pasaules šīs lietas ir tā kā, viņi nesaprot to, ja? Bet tas ir priekš Dieva bērniem. Ticība ir priekš Dieva bērniem. Lai saņemtu no Dieva to, ko Dievs ir apsolījis. Amen? Lai satiktos ar Dievu. Lai būtu, lai paliktu viņā. Jo mēs jau arī Dievu neredzam pareizi. Ir kaut kādi mirkļi, kad Dievs kādam iedod atklāsmi, kad viņš reāli satiekas ar Jēzu. Un tādas lietas notiek, bet kopumā mēs ticam neredzamai. Ja? Laiku pa laikam mēs sajūtam viņu klātbūt, mēs esam pateicīgi Dievs, ka tu esi atnācis ar savu brīnišķīgo klātbūt. Mēs gribam tev piedzīvot. Bet kas attiecas par to, vai mēs viņu redzam vai neredzam, ar ļoti retiem izņēmumiem mēs redzam. Ja? Mācekļi bija kopā ar viņu. Bet mēs redzam pēc mācekļu dzīves, ka viņiem tāpat bija savi pārbaudījumi. Ja? Neskatoties to, ka viņi diendienā bija kopā ar Jēzu. Cilvēks paliek cilvēks, kaut vai Jēzus bija pilnīgi viņam blakus. Ja? Vairākus gadus. Tāpēc arī Jēzus to man teica, ka svētīgi tie, kas neredz un tic. Ja? Amen. Ticība dod mums šo iespēju būt viņā, palikt viņā. Ja? Nevis kaut kādiem fragmentiem, bet palikt viņā. Amen? Amen. Jēzus ir ticības iesācējs un arī piepildītājs, un viņš ir piemērs visās lietās. Ja? Un dzīve ticībā tas ir būt viņā, viņa vārdā, uzņemt viņa vārdu savā sirdīs un rīkoties saskaņā ar viņa vārdu. Un ticība rodas no vārda dzirdēšanas. Bībele saka, ka no sirds pilnības mute runā. Un jautājums ir tajā, ar ko mēs
piepildām savu sirdis. Amen? Ja princips ir, ka no sirds pilnības mute runā. Sārī. No sirds pilnības mute runā. Tad tas, kas mums nāk ārā, viņš kaut kādā brīdī ir ienācis iekšā. Amen? Amen. Un, čau. Ja mēs gribam palikt viņā, tad mums savas sirdis ir jāpiepilda ar Dievu vārdu. Lai Dievu vārds nāk ārā no mūsu sirdīm. Amen? Amen. Jo, ja mēs piepildam sevi ar seriāliem un tam līdzīgi, kas nāk ārā? Aprunāšanas, tanks, visāds. Nu, ko seriālos? Intrigas, ja? Bet ja mēs piepildam savu sirds ar Dievu vārdu, tad Dievu vārds nāk no mums ārā. Amen? Amen. Un mums pašiem ir sev jākontrolē un jāieklausās tajos vārdos, kas nāk ārā no mūsu mutēm tanī brīdī, kad ir spiediens vai kāda pēkšņi nekontrolējama situācija. Kas nāk ārā? Ja? Tad, kad visi mierīgi, mēs jau varam tēlot, kad viss ir kārtībā. Mēs varam kādu pantu noskaitīt un tam. Bet tieši tad, kad ir kaut kāda saspringta situācija, kas nāk ārā? Ja? Dieva vārds nāk ārā, ticība nāk ārā, mīlestība nāk ārā. Vai kaut kas pavisam cits, ja? Ja? Tāpēc jau ir tas, ka Bībele saka, mums ir sevi jākontrolē, sevi jāpārbauda, jāsako līdzi, ja, tam, ko mēs liekam iekšā sevi. Tāpēc, ka tas, ko mēs ieliksim sevi iekšā, tas nāks ārā. Bet, lai mēs varētu palikt viņā pastāvīgi, tad Dieva vārdam ir jānāk ārā. Katrā situācijā. Gan labos laikos, gan sliktos laikos, gan bēdās, gan priekos. Ja. Amen? Amen. Un Zigmunds labi piemēra teica, šodien ir tāda iespēja, piemēram, ja kādam ir grūti ilgstoši lasīt, ir audio bībele. Tu vienkārši uzliec audio bībeli un klausies vārdu. Ja. Nav nekā labāka, kā klausīties Dievu vārdu. Amen? Tāpēc, droši vien, kad ir dažādas versijas, var pameklēt. Bet katrā ziņā pati ideja tas, ka likt sevi iekšā tikmēr, kamēr tu pats tu redzi, kad nāk ārā, ja, kad tev nāk ārā Dieva vārds. Halleluja, tā ir milzīga uzvara, un tas ir darbs pie tā. Tas nav tā, hops, tur vienreiz palūdz un viss jau kārtībā, ja. Tas ir darbs gadiem. Bet tas ir to vērts? Tas ir to vērts? Mums bija laiks, kad mēs ar Zanu regulāri 6 no rīta cēlāmies veselu stundu, lūdzām, lasījām vārdu, slavējām. Katru rītu. Ja? Un tas tevi paceļ. Ja? Un tas ir tas, ko ja es teicu, ka ja jūs paliekat manī, tad jūs nesīsiet daudz augu. Ja? Tas nav tā, ieiet, iziet. Ja? Bet, lai paliktu viņā, mums ir no savas puses, reāls darbs ir jāpieliek. Ja? Ir jāstrādā ar vārdu. Un tad vārds izaugs un sāks kaut kas mainīties. Ja? Pāri mejošs mērs. Ja? Kad Dieva vārds pāri mejošs apmērā nāk ārā no mums, tad jau ir labs rezultāts. Ja? Amen. Jo kas ir, ja es jau mūs ir izredzējis, mēs jau varētu iet uz debesīm, noskait lūkšanu, pieņemam glābšanu, viss kārtībā, varam iet mājās. Bet mums jau ir darbs katram šeit uz zemes. Ja? Katrs ir svarīgs. Ja? Bet, lai izdarītu darbu, mums vajadzīgs ir spēks, mums ir jābūt savienotiem ar viņu. Ja? Kā rakstīts, ka mēs jau paši, kā ja es teicu, mēs nespējam bez viņa nenieka. Ja? Ja mēs bez viņa nespējam neniekt, tad viss, kas mums ir vajadzīgs, ir viņš vairāk un vairāk. Ja? Amen. Vairāk viņa vārds, vairāk viņa gars, vairāk viņa mīlestība, ja? Vairāk viņa klātbūt. Un tad mēs varam ietekmēt apkārtējos cilvēkus. Ja? Amen. Amen. Un tāpat tās arī, teiksim, kad ir kaut kādas situācijas dzīvē, kad kaut kādi uzbrukumi, ja, vai dziedināšanas, kaut kādas slimības, vai
vai bailes, vai finanses, tad ko mēs darām? Mēs ņemam atbilstošas rakstvietas un liekam sev iekšā. Strādājam ar vārdu. Ja? Paņem izrakst šīs rakstvietas, ja, kas kaut kāda konkrēta situācija, ja? Vai bailes, vai sliktas domas, ja? Izrakst un apliecina. Ja? Katru dienu lasi 3, 4, 5, 10 reizes dienā. Ja? Kamēr tas sāk strādāt, kamēr rodās, kā mēs lasījām, ja, evaņģēlē, kamēr nāk ārā šie augi. Ja? Pilnīgi mīlestībā, es zinu, bailes, mēs piepildamies mīlestību. Bet ir jāpiepildās ar to mīlestību. Nepietiek, mēs vienreiz izlasam šo rakstvietu, vienreiz palūdzu un viss kārtībā. Ja? Ir jāpiepildās ar šo mīlestību. Ir jābūt pastāvīgi viņam. Amen? Amen. Tas ir darbs, ko cits neviens mūsu vietā neizdarīs. Un tas ir līdzīgi kā ar fiziskiem muskuļiem. Ja tu gribi kaut kādus sasniegumus, tev jātrenējas. Tieši tāpat arī garīgi. Ja tu gribi rezultātus, ja tu gribi izmainīt dzīvi, tev ir jātrenējas. Ja? Tāpēc jau arī, ka viņš aicināja savus mācekļus, ko viņš darīja, viņš trenēja viņus. Ja? Tas nebija tā vienkārši klausītāja pulciņš sanāca un viņš no rīta līdz vakaram viņiem kaut ko stāst un stāst. Viņš viņiem stāstīja, pēc tam viņi gāja darīt, praksē. Ja? Viņš viņiem atkal kaut kādas lietas mācīja, stāstīja, bija kopā ar viņiem, veltīja laiku, tad viņi gāja un to pielietoja praksē. Un tā pamazām arī viņa mācekļi sāk nest augus. Ja? Un tad, kad mēs jau lasām apstuļu darbus, tad mēs redzam, ka viņa mācekļi jau reāli darīja tos pašus darbus, ko Jēzus un vēl vairāk. Ja? Tāpēc, ka viņi bija vēl lielākā skaitā, Jēzus bija viens. Ja? Amen. Amen. Halleluja! Un es gribu, man tāds ticības ģenerāļa Smita Wigglesworth piemērs ir jau kaut kā, es nezinu, no pirmajiem brīžiem manas ticības. Un uzliks bildīti. Es gribu izlasīt vairākas viņa citātus, kā viņš skatījās uz lietām. Viņš ir angļu sludinātājs, anglis. Viņš bija santehniķis. Jā, santehniķis pēc profesijas. Vienkārši viss. Iedomājieties, viņš rūpnicā sāka strādāt diendienām 7 gadu vecumā. Es tā domāju, tā kā no šodienas viedu 7 gadu vecumā sāk strādāt rūpnicā. Bet tāda bija viņa dzīve. Un viņš, tātad viņa citāti. Liela ticība ir lielu cīņu rezultāts. Lielas liecības rodas no lieliem pārbaudījumiem. Lieli triumfi var nākt ārā tikai no lielām grūtībām. Citiem vārdiem, bez cīņas nav uzvaras. Ja? Viņš saka, manī darbojas spēks, kas ir stiprāks par jebkuru citu spēku. Dzīvība, kas ir manī 1000 reižu lielāka par mani pašu ārēju. Halleluja! Lielāks ir tas, kas manī, nekā tas, kas pasaulē. Ar Dievu nekas nav neiespējams. Visa neiespējamība ir mūsos, kad mērām Dievu ar savas neticības ierobežojumiem. Ja? Visa neticība ir mūsos Dievos. Dievam nav nekādas neticības. Ja? Ar Dievu viss ir iespējams. Ja? Es neesmu vadīts no tā, ko redzu, es esmu vadīts tikai no tā, kam ticu. Amen. Tev ikdienu jāiet uz augstāku līmeni, tev jāatsakās no sevis, lai virzītos uz priekšu kopā ar Dievu. Un tad viņš mācīja par to, kā viņš tiek galā ar vēlmu. Un viņš saka, kādā situācijā viņi aicināja pie cilvēka, kurš atradās smagā, garīgā un fiziskā nomāktībā. Cilvēki istabā ilgi lūdzās, emocionāli, bet nekas nemainījās. Wigglesworth ienāca, paskatījās uz situāciju un sacīja. Pārtrauciet šīs lūkšanas, te nav vajadzīgas garas lūkšanas, bet autoritāte. Tad viņš vienkārši pavēlēja, Satan, Jēzus Kristus vārdā atkāpies. Pēc liecības, pēc apkārtējo cilvēku liecības, cilvēks momentā piedzīvoja mieru un atbrīvošanu. Un Wigglesworth sacīja, tā ir Kristus autoritāte. Mēs nekarojam, bet mēs pavēlam vēlnā. Amen. Amen. Viņš ir vienkārši eņģelis. Ja? Un viņš teica, autoritāte nav sajūta,
Tā ir Kristus klātbūtne mūsos. Ja. Kad mēs nedzīvojam no sajūtām, ja. Mēs dzīvojam ticībā. Amen. Un ticība atnes Kristus klātbūtne mūsos. Un Vigelsvorts bieži uzsvēr, ka autoritāte nav atkarīga no cilvēka spēka. Viņš saka, tā nav mana autoritāte, bet Kristus, kas dzīvo manī. Kad es runāju, viņa vārdu Elu paklausa. Viņš mācīja, ka ticīgais stāv Kristus pilnvarās, tāpēc ļauniem spēkiem nav izvēles. Ja. Viņam nav izvēle paklausīt vai nepaklausīt, ja mēs ejam Jēzus autoritātē. Mēs neejam savā, mēs ejam viņa autoritātē. Tad viņš teica, ka es nekad nelūdzos tā, lai redzētu, vai Dievs grib, bet es daru to, ko viņš jau ir teicis. Nu, citiem vārdiem sakot, kad viņš iet un dara to, ko Dievs ir teicis. Ja. Viņš saka, Dievs mums jau ir devis autoritāti. Tu nevari prasīt Dievam darīt to, ko viņš pavēlēs darīt tev. Viņš mums teica, ejiet un sludiniet evaņģēliju, lūdziet par cilvēkiem, jo mēs nevaram lūgt, ja es aizietu tur izglābt to un to. Ja. Mums ir jāiet un jāsludina viņam evaņģēlis un jālūdz par to cilvēku. Kad viņš lūdza, viņš nelūdza bailīgi vai piesardzīgi, viņš rīkojās Jēzus vārdā sakot pavēles, nevis vienkārši lūkšanas. Ja. Un tad viņam tāds ļoti populārs, Aigars droši ir dzirdējis, piemērs, ilustrācija par sievieti un sunīti, kas sekoja viņai līdz uz autobusu. Un sievieti iet uz autobusu, viņai nāk līdz suņuks. No mājas. Jā, no mājām. Un viņu maigi saka sunītim, ej projām, mīlīt. Ej mājās mazais, bet suns neiet. Protams, ka neiet. Nu, kurš suns viņš grib iet līdz saimniekam, jā? Uz veikalu pēc dasas. Neiet, jā. Lunci nast. Jā, Lunci nast skatās uz saimnieci. Priecīgs. Sunīts neiet. Tad viņa pagriežas un asa pasaka, ej mājās. Un suns skrien projām. Un Vigelsvorts teica, tieši tā ir jārīkojas ar vēlnu. Kamēr tu runā maigi, viņš tev neklausīs. Bet, kad tu pavēli autoritātei, viņš bēg. Amen. Halleluja. Kā Bībelē saka, mēs padodamies Dievam, stājamies pretī vēlnam un vēlns bēg no mums. Halleluja. Un tad viņš teica, ka vēlns nebaidās no tevis, bet viņš baidās no Kristus tevi. Vigelsvorts kalpošanā saskārās ar to, ka daudzi kristieši jūtas vāji un nepietiekami garīgi. Ja? Nu, es nejūtu, kad es varu iet un lūgt par kādu, es nejūtu, ka es kādam varu liecināt, ja? Es jau pats tur tāds un šitāds. Un kāda bija viņa atbilde? Viņa atbilde bija, viņš teica tā, tas tavs spēks nav tevi. Tava autoritāte ir Dieva vārds tavā mutē un svētais gars tevi. Halleluja. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, kad mēs jau bieži vien tā kā mēģinām filtrēt caur savu pieredzi, caur savu jūtu, nejūtu, un viņš saka, tas spēks nav tevī. Ja? Halleluja. Tas ir Dieva spēks, Dieva vārds, Dieva gars, kas izdara šīs lietas. Ja? Viņš teica, ticīgais ir apveltīts pavēlēt, nevis lūgt lūdzēju tonī. Viņš saka, Jēzus nekad nerunāja ar slimībām kā ar draugiem. Mums bija tāds kaimiņš, tagad viņš Norvēģijā dzīvo. Viņš bija tajā New Age kustībā, tas ir jaunā laikmeta kustība, kur viņi... Tā ir viltus mācība. Bet viņš bija saslims, un mēs satikāmies pie kaimiņienes, un viņš tagad tur sāka runāt par to savu slimību, ka viņš tur tā kā piedzīvojot šo slimību, viņš ir piedzīvojis mīlestību. Nu, tādu reliģisku mūri vienkārši, ja. Nu, tā kā, ko viņš šeit saka, kad viņš runā ar slimību kā ar draugu, ja bez mazā, ja. Ja es nekad tā nerunāju, viņš pavēlēja aizvākties katrai slimībai, ja. Un interesanti, kad Smits Vigelsvorts, viņam bija tādi, kad viņš runāja, viņš teica vienkārši, esi tīrs, celies, atkāpies sātni, staigā Jēzus vārdā. Nebija tāds tā kā Jēzus arī runāja, kad ar garām lūkšanām, ja it kā jūs tā kā mēģināt labi izskatīties cilvēku priekšā. Ja. Ko viņš runāja par farizējiem, ja, Jēzus evaņģēlijos. Kad ne jau šo garo lūkšanu dēļ kaut kas mainās vai nemainās, ja?
Bet ticība tām, kas tu esi Kristū. Dieva autoritāte tevī, Dieva vārds tevī, Dieva gars tevī, nevis gars lūkšanas. Un tad, kad ir šī autoritāte, tad, kad mēs esam viņā pastāvīgi, tad arī tas viss darbojas. Un Bībeles vārds vēl arī teica tāds vārds, viņš teica, nevis tas, ko tu jūti, bet tas, ko Dievs ir teicis. Ja? Viņš diezgan daudz veltīja šo mācot cilvēkus, kad nevadīties no jūtām un sajūtām. Ja? Un par viņu teica, kad viņš no rīta, kad cēlās, viņš katru rītu, kā cēlās, viņš slavē Dievu, konstanti, katru rītu. Un viņam uzdeva jautājumu, kā tu to vari? Viņš saka, es svitam Bībeles vārdām nekad neprasu, kā viņš jūtās. Es viņam lieku justies tā un tā. Es viņam lieku katru rītu slavēt Dievu. Un tā mums arī vajag, ka mēs sev liekam katru rītu slavēt Dievu. Kā aizkāp no gultas slavēt Dievu. Halleluja. Jo nevar uzliec slavēšanas mūzikas. Jā, bet tādā vienkāršā līmenī katrs mēs varam. Slāv tev, Jēzus, halleluja. Un sāc lekt. Jā. Vienkārši kāds 10 minūtes vingrošana. Amen. Slavēšanas vingrošana. Jā. Amen. Halleluja, dārgais debes Tēvs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu, kungs, un mēs lūdzam tiešām, lai tavs vārds dziļi iesakņojas mūsos, kungs, izmaina mūs, kungs, halleluja, mēs gribam būt tevī pastāvīgi, un mēs gribam nest augļus tās tavai valstībai, kungs, mēs gribam redzēt, kā lietas mainās, kā cilvēki glābjās, kā cilvēki saņem dziedināšanas, atbrīvošanas, kungs, halleluja. Halleluja, dārgais debes Tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu dod mums dzīvu atklāsmi par to, kas mēs esam Kristū, halleluja. Halleluja, kad aiziet katrs šī kaut kāda sevis nonicināšana, aiziet kaut kāda katrs mazvērtības kompleks no mūsu sirdīm, no mūsu prātiem, Jēzus Kristus vārdā, kad mūsos kļūst dzīva šī atklāsme, ka mēs esam tava tauta, ka mēs esam tavi bērni, halleluja. Slāv tev, Jēzus, slāv tev svētais gars, halleluja. Halleluja, mēs tev pateicamies, Jēzus, par tavu uzvaru mūsu dzīvēs, kungs, halleluja. Mēs tev pateicamies no visas savas sirds, ka tu mūs esi izredzējis. Ne mēs sev, bet tu mūs esi izredzējis un nolicis šim laikam, nolicis katru savam uzdevumam, kungs, un mēs lūdzam tās, lai mēs varam piepildīt šīs lietas, ko tu katram no mums esi paredzējis savas dzīves laikā izdarīt. Mēs te lūdzam Jēzus vārdā. Halleluja. Amen. Amen.